Ikdienā pēdējos 16 gadus esmu bārmenis. Par profesionālu bārmeni sev nevarētu nosaukt. Esmu vidējas klases bārmenis. Esmu bijis, dzīvojis 11 dažādās valstīs. Aizbraucis, man liekas, ka viens no pirmajiem latviešiem, kas aizbrauc uz Angliju, protams. Anglija bija viena no pirmajām valstīm, kuras aizbraucu. Bez valodas, bez paziņām, vienkārši aizbraucu un sāku strādāt Krievu naktsklubā. Paralēli braukāju atpakaļ uz Latviju, meklēju sevi Latvijā. Īsti nevarēju neko tur atrast. Ar autostopiem aizbraucu uz Barcelonu pa 13 dienām, kas bija arī diezgan interesants un labs piedzīvojums. Aizbraucu uz Barcelonu, nodzīvoju Barcelonā pusotru gadu. Un tas ceļošanas gars un tā mīlestība pret ceļošanu bija tik stipra, kad vajadzēja braukt atkal kaut kur. Bet visforšākais pārsteigums man bija Krētā, Grieķijā. Pie maniem bija atbraucis ciemos draugs, kuram bija dzimšanas diena, un uz dzimšanas dienu tika uzaicināta viena meitene, bet viņi paņēma līdz savu draudzeni. Viņš atbrauc tādu mazu mašīnīti, un no mazās mašīnītes izkāpa ārā viena maza meitenīte un otra sieviete meitene, kas garāk pa manīm. Un tanī brīdī es vienkārši draugam piesitu pie pleca, teicu, draugs, tā būs, ja ne mana sieva, tad meitene noteikti. Neskatoties to, ka viņai bija kaut kādas attiecības tanī laikā, neskatoties to, ka man bija kaut kādas attiecības tanī laikā, mēs vienkārši sākām dzīvot kopā. Es uzskatu, ka tā bija mīlestība no pirmā acu skatiena, gan no manas puses, gan no Ivetas puses. Vasarā mēs apprecējāmies, un pēc nepilna gada, jā, mums pieceicās meitiņa. Bet paralēli tam es visu laiku braucu kaut kur projām. Ģimene izjuka, protams. Ir bijuši kaut kādi brīži dzīvē, kad mēs esam mēģinājuši atkal būt kopā. Tas bija viens brīdis, kad nomira mana mamma. Principā jau pēc bērēm jau atkal mēģinājām būt kopā. Es gan dzīvoju vēl Norvēģijā tajā brīdī, bet pamēģinājām, nesanāca. Tomēr tas attālums nevis satuvina, bet viņš vairāk tā kā šķir cilvēks. Neskatoties uz to, ka vēl bija kaut kāda mīlestība vienam pret otru. Es nesaku, ka tā mīlestība kaut kur ir pazudusi, viņa vēl joprojām ir no manas puses. Protams, kad ilgošanās pēc meitas un vēlme viņu satikt katru dienu, tā ir nenormālākā. Tāpēc ir visur līdzi viņas dāvinātais albums. Ir kaut kādas bildes atjauninātās, ko man atsūta radinieki. Tad viņai noteikti tas bija vairāk vajadzīgs, bet tā mīlestība pret meitu, jā, ļoti liela. Protams, ka gribas atgriezties Latvijā, bet diemžēl dzīvē tā notiek, jā. Ceļošana ņēma virsroku šī brīdī.